Sveiki visiem! Ar jums Emīls no FX Finance ar prognozēm uz 27. jūniju 11. gadu. Tad esam atgriezušies no svētkiem, esam atpūtušies un tagad varam turpināt tirzniecību un turpināt darbu. Tad pirmais signāls, tad sāksim kā vienmēr ar eiro, tad nekas nav mainījies. Tad šeit ir pārdošana diapazons pieejams, sākot no 38. FIBO līdz pat 50. FIBO līmenim. Tātad diapazons ir aptuveni 24 punktu apmērā, tātad no 41,79 līdz 42,00. Tātad tas mūsu pārdošanas, tur, kur mēs varam izvietot mūsu selus. Tad, ja jūs maksimāli gribat izmantot šos te signālus, tad par cik šeit ir divas pārdošanas, tad mēs varam iestāties vienās pārdošanās un arī otrās pārdošanās. Bet arī šeit ņemiet vērā jūsu depozīta apmēru. Tātad, ja jūs iestājieties pārdošanās no 38. FIBO, iestājieties ar pusi no apjoma, ar kuru jūs parasti iet darījumos. Un, ja tātad eiro vēl kāpj uz augšu, pievienojiet vēl šo te pusi klāt un stopu izvietojiet abiem darījumiem vienādā apmērā pa cenu aptuveni 42,40, tātad aiz 61. FIBO līmeņa. Tātad 42,40, tas ir tas, kur vajadzētu izvietot savu stopu. Tātad, ja pirmajam darījumam zemākajam 42,40, tas būs tātad aptuveni 62 punkti, mazāk aptuveni 60 punkti, un tātad augstākajam darījumam tas būtu mazliet vairāk, mazāk, tas būtu kādi aptuveni 38 punkti, tātad šis te stops. Un, kopējā ziņā jūs iestājaties ar veselu apjomu, ar kuru jūs parasti iet darījumos no 41,79, tad tas būtu vairāk, lielākā naudiskā izteiksmē, šeit ir 60 punkti stops, nekā jūs sadalat to divās daļās, gan uz vienu pozīciju, gan uz otru pozīciju. Tātad divi šādi te darījumi uz pārdošanu, vai arī, ja jūs vēlaties, jūs varat izvietot vienu veselu vai nu augstāk, vai nu zamāk, kā jums labāk patīk. Pārdošanas šeit tātad mums eksistē tīri sakarīgs. Tālāk, dolārs pret franku. Diemžēl pirkumu signālu nekādu atrast nevarēja, bet uz pārdošanu gan. Ja mums tātad caursit līmeni 83,50, tad pie atgriešanās mēs varam iestāties pārdošanās ar mērķi zemāko slēgšanās cenu un risku tādu virs iepriekšējām virsotnēm. Tad virsotnes mēs varam ņemt kā šo te korekciju. Tad tas stops šim te darījumam būtu aptuveni 55 punkti. Tad par cenu 84,05 mēs tātad izvietojam mūsu stopu. Un mērķis būs zemākā slēgšanās cena. Atkarīgs no tā, kura viņa tātad mums būs. Tāpatās ir arī šie te tātad galējie minimumi. Tātad šī te pozīcija, kur cena ir 83,25, tad šeit ir tikai 25 punktu diapazons pa vidu, bet ja mums tātad viņus caursit abus, tad pie atgriešanās mēs darām pilnīgi to pašu, ko mēs darījām tad ar eiro. Varam iestāties gan no viena, gan no otra pārdošanās, bet abiem stops ir jāslēp virs šīm te virsotnēm. Citu variantu mums tātad šeit nav. Tas tātad ir pieejams uz franku. Dolārs Kanāda. Tad šeit mums ir tātad caursisti šie te maksimumi. Tad novelkam šādu te FIBO un iestājamies darījumā par cenu 98,65. Mērķis tātad ir augstākā slēgšanās cena, risks mums jāizvieto aiz 61. FIBO līmeni. Bet šeit, ja jūs apstīties, ja jūs iestājaties no 98,65, tad sanāk, ka jums mērķis ir mazāks nekā risks, kas nav būtībā ļoti labi. Tad jums sanāk aptuveni 45 punktu mērķis un 50 punktu risks. Lai gan starpība nav liela, bet mēs varam šo te mērķi palielināt vai arī darījumu mazliet pabīdīt uz leju. Mēs varam iestāties darījumā 98, aptuveni 63, ar mērķiem
līdz pat pretstības līnijai, kas kopumā būs tātad 60 punkti, un risku tātad vēl joprojām ir 61. fibo, kas būs tātad aptuveni 45 punkti. Nu, lūk, tāda attiecīgi iespēja, atvainojas 50 punkti, nevis 45, tāda iespēja ir tāda iestāties darījumos uz Kanādas dolāru. Jā, nekas cits pagaidām pārāk labi saskatāms mums arī nav. Pārdošanas no šīs te pretstības līnijas, jā, vairs nevajadzētu izmantot, par cik šeit, kā redzam, jā, cenai ļoti maz pietrūka, jā, un viņi jau koriģējās uz leju. Ja, protams, viņš tagad uzreiz dodās uz augšu un pieskarās šai te pretstības līnijai, mēs noteikti varam iestāties pārdošanās ar mērķiem līdz pat tātad šim te horizontālajiem līmenim 98,62. Neaizmirstam, ka mums tad mūsu profits jāvieto mazliet augstāk, 98,65. Nu tā, tas tad ir uz Kanādu. Tad pirkumi no šī te līmeni, no 98,65 pirkumi, risks tātad 50 punkti, mērķis 60 punkti. Un pārdošanas no tātad pretstības līnijas, kur mērķis ir tātad līdz 98,65, kas kopsumā būs aptuveni arī aptuveni 60 punkti, un risks tātad arī jāizvieto ap tie paši 1,60 punkti. Nu tā, tālāk Austrālijas dolārs. Šeit mums tātad pārdošanas būs no 0,485. Jā, mūsu mērķis tātad ir zemākā slēgšanās cena. Atvainojos nevis 85, bet mazliet zemāk, tāda no 80 mēs iestāsimies mūsu darījumā. Mērķis tāda būs 60 punkti, un risks šim te darījumam būs arī 60 punkti. Tāda neliela darījuma mums pagaidām ir pieejama gandrīz uz visiem valūtas pāriem. Nu, tas tātad ir uz Austrāļu pirkumi, mums nekādi nav pieejami uz doto mirkli. Jaunzēlandes dolāram. Šeit nu, būtībā arī jābūt uzmanīgam ar darījumiem. Nekas diži skaists pagaidām nav pieejams, bet mēs varam iestāties darījumos gan no 38, gan no 50 līmeņa stopu izvietojot 61. Un tas būtībā arī viss, kas mums ir pieejams uz Jaunzēlandes dolāru. Un, lai gan būtībā mēs varam, teiksim tā, meklēt tur agresīvākus pirkumus no šī te atbalsta, bet tas būtu, teiksim tā, lieka iestāšanās pozīcija. Jā, nevajag iestāties darījumos, kuri, teiksim tā, nešķiet, teiksim tā, maksimāli droši. Jā, un nevajag mēģināt uzstādīt rekordus ar darījumu atvēršanu. Tāpēc iestājamies uz drošākiem darījumiem. Mūsu pamata mērķis ir tātad pakāpeniski vairot mūsu punktus katru dienu, katru nedēļu, katru mēnesi, lai mēs ar laiku varam palielināt apjomus, ar kuriem mēs iestājamies darījumā. Jā, tas tad ir mūsu galvenais mērķis. Nu, lūk. Labi, tad būtībā tas arī ir viss, ko varu piedāvāt uz šodien, tātad 27. jūniju 11. gadu. Neaizmirstam visu šīs te prognozes apstīties tātad fxf.lv mājaslapā sadaļā fórums, tad tur visi šie te signāli būs pieejami. Tātad mēs varēsim viņus apstīties, jā, teiksim tā mazliet smalkāk, tur būs sarakstīt cenas, visi riski, jā, un paskaidrots katrs no šiem te darījumiem. Labi, paldies par uzmanību, tad veiksmīgi jums tirdzniecību. Visu labu!